Satikšanās ar dzīvību no citas planētas var būt biedējoša un nāvējoša pieredze. Nolaupīti apgalvo, ka tikuši notvērti un pakļauti eksperimentiem. Sastapšanās ar citplanētiešiem varētu izraisīt vienu no cilvēces lielākajiem postiem. Ko citplanētieši meklē šeit, uz Zemes? Vai viņi vēlas mūsu planētu, vai arī ir ieradušies pēc mums? Pievienojieties, kad stāsimies pretī patiesībai par citplanētiešu sadursmēm un atklāsim, kāpēc jūsu pirmā tikšanās ar ārpuszemes dzīvību var izrādīties pēdējā. Slepenās lietas, citplanētieši. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības par NLO liecībām, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētiešiem, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Sastapšanās ar citplanētiešiem notiek visās pasaules malās. Dažas notiek attālināti, mirdzošas gaismas debesīs, tumši silueti mežā. Bet tie, kas piedzīvojuši tuvu saskarsmi, zina, ka sekas var būt letālas. Daudziem nolaupīšanas fenomens šķiet kaut kas neticams, bet tam ir fiziski pierādījumi. Runa ir par lietām, kas pēc tam palikušas. Pēdu nospiedumi, rētas, implanti un citas lietas. Daytona, Teksasa. 1980. gada 29. decembris. Betija Keša, Vikija Landrama un viņas 7-gadīgais dēls Kobijs brauc pa nomaļu Teksasas lielceļu. Priekšā, virs koku galotnēm, debesīs parādās gaisma. Sievietes aptur auto, un visi trīs izkāpj, lai tuvāk aplūkotu dimanta formas lidaparātu virs kokiem. Kad šoks ir pārgājis, visi trīs atgriežas pie auto. Bet auto rokturi ir tik karsti, ka nav iespējams pieskarties. Lidaparāts pēkšņi uz auto izstaro gaismas kūli, ieskaujot Betiju Kešu, Vikiju Landramu un viņas dēlu Kolbiju karstumā. Visi trīs ir bailēs sastinguši, līdz gaisu pāršķeļ apdullinošs troksnis, un pēkšņi parādās militārie helikopteri un sāka vajāt NLO. Nekavējoties, visus trīs NLO upurus piemeklē nelabums, vemšana, vājums un dedzinošas sajūtas uz ādas. Betija Keša cieš visvairāk, zaudējot matus un ādas gabalus. 1981. gada 3. janvārī viņa tiek nogādāta slimnīcā, kur pavada 15 dienas. Radiologa izmeklēšana atklājas, ka visi trīs tikuši pakļauti augstai, ionizējošai radiācijai. Ko NLO darīja virs nomaļā Teksasas meža? Un kāpēc bez provokācijas uzbruka 3 cilvēkiem? Vissatraucošākā iespējams ir amerikāņu armijas iejaukšanās. Kā viņi varēja reaģēt tik ātri, ja vien nebija jau gatavi šādam uzbrukumam? Laimīgā kārtā, Kešas Landramas gadījums ir tikai atsevišķs incidents. 4% no pasaules iedzīvotājiem, 280 miljoni cilvēku apgalvo, ka ir ne tikai sastapušies ar citplanētiešiem, bet daudzi upuri ir piedzīvojuši biedējošus scenārijus. Slepenā lieta – Trevisa Voltona incidents. Arizona, 1975. gada 5. novembris. Trevis Voltons strādā mežstrādnieku brigādē Arizonas mežos. Pēc maiņas beigām brigāde dodas mājup, kad pie lielceļa pamana spožu gaismu, ko daļēji aizsedz koki. Grupai tuvojoties, kļūst redzams sudraba disks, aptuveni 8 metru diametrā, kas ir žildinošās, baltās gaismas avots. Voltons un viņa kolēģi apstājas, lai veiktu izpēti. Šo lēmumu Trevis Voltons nožēlos visu savu dzīvi. Es tuvojos,
taču tas negrasījās doties prom. Es domāju, cik muļķīgi rīkojos, bet es izrādījos kolēģiem. Viņi bija satraukti, sauca, lai atgriežos furgonā. Kad es pienācu pie tā, tas šūpojās. Un tad kaut kas man trāpīja. Pēc tam es atguvu samaņu, bet jūtu spēcīgas sāpes. Es redzēju virs manis siluetus, un, kad beidzot spēju koncentrēties, ieraudzīju radību, kas mani vēroja, un biju šokā. Es palūkojos apkārt, viņi bija 3. Es mēģināju iesist tuvākajam, bet knapi spēju pakustēties. Manas rokas bija ļoti smagas un vājas. Es kaut kā saņēmu spēkus, lai pieceltos no galda. Trevisu atrada vairākus kilometrus no nolaupīšanas vietas. Viņš atceras tikai dažas stundas no šīs sadursmes. Bet vēl satraucošāk ir tas, ka bija pagājušas 5 dienas. Neilgi pēc tam viņš un brigāde piekrita melu detektoru testam. Viņiem jautāja, vai viņi teikuši patiesību par NLO pagājušā trešdienā, kad pazuda Trevis Waltons. Visi atbildēja, jā. Trevis Waltons pēc sadursmes fiziski nebija cietis, bet emocionāli viņš varbūt neatgūsies nekad. Emocionālais šoks ir bieža parādība starp nolaupītajiem. Traumatiskā pieredze bieži viņus vajā visu atlikušo dzīvi. Turpinājumā, kāpēc citplanētieši nolaupa cilvēkus un kādi biedējoši pierādījumi ir atrasti nolaupītajiem atgriežoties? Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši. Sastapšanās ar dzīvības formām no citām pasaulēm var būt biedējošas un nāvējošas. Upuri bieži vien paliek traumēti visu mūžu, bet kamēr psiholoģiskas traumas ir bieža parādība, dažiem nolaupītajiem ir satraucošas fiziskas traumas. Upuri bieži tiek aizvesti brīdī, kad ir visievainojamākie – miegā, gultā. Marks Rautlīs, vairāku nolaupīšanu upuris, ir pazīstams ar šo baiso pieredzi. Pēkšņi es pamodos 3 naktī, pārbijies, panikā, paralizēts. Es apzinājos, kas notiek. Istabā bija 3 būtnes. Es biju pie skaidras apziņas, pilnīgā nomodā, tikai baiļu paralizēts. Varbūt viņi izdarīja kaut ko, lai mani paralizētu. Rautlīs apgalvo, ka viena no būtnēm šķērsojusi istabu gluži kā cilvēks. Bet tālāk sekoja īsts murgs. Pienāca pie gultas un noliecās pie manas sejas. Es nokļuvu citā baiļu dimensijā, ko pat nespēju aprakstīt. Tās bija pirmatnējas. Viss, ko atceros, ir kaut kas, kas tika ieurpts manā ausī, un viss. Es biju nomodā. Bija 8 no rīta. Tik daudz laika bija pazudis. 5 vai 4 stundas. Es nezinu, kas notika. Vienu brīdi viņš bija viens. Miegā savā gultā. Nākamajā ievainojams upuris. Viņi ierodas un tevi paralizē. Tu pamosties un jau esi notverts. Un tevi aizved. Neviens neko nezina, jo guļ. Vairāku gadu laikā Ropera organizācija ir izpētījusi aptuveni 6000 amerikāņu pieaugušos, kas apgalvo, ka tos nolaupījuši citplanētieši. Daudzus nakts vidū. 1992. gadā publicētie rezultāti bija satraucoši. Slepenā lieta – Ropera pētījums. Ropera dokumentā ir teikts, pacientiem var būt arī sapņi un miglainas atmiņas par slimnīcu, operāciju zāli, spilgtām gaismām un citplanētiešiem ar lielām acīm. Uzmanīga izjautāšana, sevišķi hipnozē, var atklāt, ka šiem pacientiem ir noteiktas atmiņas, kā viņus paralizē citplanētieši, kas aizved viņus no auto vai mājām un nogādā NLO.
Fiziskie pierādījumi atklājas ne tikai fiziskajā izmeklēšanā. Satraucošs skaits nolaupīto zem ādas atklājuši citplanētiešu implantus, kas ievietoti baiso operāciju laikā. Objekti ir mazi un metāliski. Bieži nolaupītie nenojauš par implantu. Līdz skanēšanā viņu ķermenī atklājas svešķermenis. Implanti ir atrasti gan pēdās, plaukstās, rokās un kājās. Neticami, bet daudzos gadījumos nav fizisku rētu vietās, kur ierīce ievietota ķermenī. Daži upuri visas procedūras laikā ir nomodā, un dažiem ir tikai neskaidrs atmiņas par to, kas ar viņiem darīts. Vai šie cilvēki ir iesaistīti ilgtermiņa eksperimentā pret pašu gribu? Kāds ir implantu mērķis? Simptomi, kas saistās ar citplanētiešu implantiem, svārstās no deguna asiņošanas un migrēnām līdz reproduktīvām problēmām un atkārtotiem laika zudumiem. Daudzi upuri ir nolaupīti vairāk kārt un pakļauti savādiem un sāpīgiem eksperimentiem. Ko citplanētieši cer iegūt no šīm procedūrām? Amerikāņu ārsts Rodžers Līrs ir viens no dažiem citplanētiešu implantu ekspertiem. Līra atklājumi ir pārsteiguši zinātnes pasauli. Implantu izmērs. Lielākais, ko esmu izņēmis, bija aptuveni centimetrs reiz centimetrs. Tas bija T-veida objekts. 16 gadījumos, kuros tika izņemti objekti, nereizi nebija redzama vieta, pa kuru objekts ievietots ķermenī. Šo implantu laboratorijas testu atklājumi ir neticami. Daudzi no šiem objektiem satur radioaktīvus izotopus, kas līdzinās meteorītu fragmentiem, kas ekspertiem liek secināt, šie objekti nav no Zemes. Joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu saistībā ar citplanētiešu implantu būtību un izcelsmi. Vai implanti ir sekošanas ierīces, vai arī tām ir kāds tumšāks mērķis? Daudzi ufologi uzskata, ka izprotot šo implantu mērķi, mēs varētu saprast, kāpēc ārpuszemes dzīvībai interesē mūsu planēta. Turpinājumā, vai citplanētiešu upuri var kļūt par ieročiem, kas nospiedīs cilvēci uz ceļiem? Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši. H.G. Wellsa grāmata Pasauļu karš ir stāsts par Marsa rases uzbrukumu Zemei. Beigās cilvēces glābiņš ir mazs vīruss. Marsiešiem nav imunitātes pret parasto augstēšanos, tāpēc cilvēces rases iznīcību novērš vienkārši mikroorganisms. Bet šo pašu principu var izmantot arī pretēji. Vai nolaupītie atgriežas uz Zemes ar ko vairāk, kā tikai metāla implantu? Ja ārpuszemes dzīvība dosies uz Zemes karu, nevis miera misijā, vieglākais un efektīvākais uzbrukuma veids būtu izmantot slimību kā ieroci. Nolaupītā inficēšana ar vīrusu nav sarežģīts process. Cilvēku bioloģiskais karš ir ilgs simtiem gadu. 1763. gadā tika reģistrēts pirmais bioloģiskā kara gadījums Pitsburgā, Pensilvānijā. Pēc konflikta ar aborigēnu karotājiem un britu kareiviem Briti nosūtīja nelielu grupu sūtņu ar segām kā mierizlīguma dāvanām. Vietējā tirgotāja žurnālā ir teikts, mēs viņiem izsniedzām 2 segas un kabatlakatu no Baku slimnīcas. Es ceru, ka būs vēlamais efekts. Slimība starp aborigēniem izrādījās gandrīz neapturama. Baku epidēmijas viļņi nogalināja nezināmu skaitu. Ja cilvēki spētu slimību izmantot kā ieroci, ko spētu zinātniski pārāka citplanētiešu rase?
Ja ārpuszemes rase vēlētos uz Zemes nogādāt kādu bioloģisku vielu vai vīrusu, viņi to varētu viegli izdarīt. Būtu tikai jāatrod nogādāšanas metode. Viņiem pat nevajadzētu apciemot pašu planētu. Mums ir vismaz 2 dokumentēti gadījumi, kad meteorīts ir ietriecies Zemē un atnesis līdzi vēl ko - vīrusu vai baktēriju, kuru nespējam izskaidrot. Daudzas slimības, kas plosījušas pasauli, parādījušās no nekurienes. H1N1, SARS, polio, HIV un AIDS parādās pēkšņi un izplatās uz Zemes, iznīcinot iedzīvotājus. Vai šiem un citiem vīrusiem ir kopīga ārpuszemes izcelsme? Vai šī neidentificētā baktērija bija mēģinājums izplatīt vēl vienu nāvējošu vīrusu uz Zemes? Ne visi no šiem mēģinājumiem ir bijuši slepeni. Slavenais NLO novērojums, kuru piedzīvoja tūkstoši, iespējams izraisīja vienu no nāvējošākajām slimībām jaunāko laiku vēsturē. Slepenā vieta - Fatima, Portugāle. Vairāk nekā pirms 100 gadiem bija parādība, un daudzi ticīgie domā, ka jaunava Marija izteica virkni pareģojumu 3 mazām meitenēm. Un šīs mazās meitenes glabāja šo pareģojumu noslēpumu līdz pat 20. gadsimtam. Un ir NLO teorija, ka vīzija, kas parādījās Fatimā, Portugālē, nebija svētā jaunava, bet ārpuszemes būtne, kas izteica pareģojumus cilvēkiem, tiem, kas tur atradās. Liecinieki stāsta, ka saule pārvērtusies par krāsu kaleidoskopu ar mainīgu rakstu. Un vairākos gadījumos šo masveida novērojumu laikā, kamēr pūlis abrīnā noskatījies, no mākoņiem pārskatītājiem līs lietus. Vairākas dienas vietējā presē bija virsraksti - Fatimas brīnums. Tad 1918. gada janvārī, tikai 3 mēnešus pēc pēdējā Fatimas novērojuma, pasauli inficēja viens no nāvējošākajiem vīrusiem vēsturē - spāņu gripa. Tā prasījusi vairāk nekā 500 miljonus upuru, iznīcinot 5% Zemes iedzīvotāju. Vai Fatimas lietus bija veids, kā nodot nāvējošu ārpuszemes vīrusu uz Zemes? Turpinājumā, vai citplanētiešiem ir izdevies pārvērst mūsu planētu par ieroci, kas var iznīcināt dzīvību uz Zemes? Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši. Nāvējošu sadursmi skaits ar citplanētiešiem var pieaugt. Citplanētieši var uzbrukt Zemei no milzu attāluma, izvairoties no tuvcīņas. Bombardējot Zemi no droša attāluma ar meteorītu fragmentiem, kas satur mikroorganismus, mēs varam pat nenojaust par citplanētiešu uzbrukumu. Ir arī pierādījumi, ka citplanētiešu tehnoloģijas iespējams kontrolē vidi, kurā dzīvojam. Vai citplanētieši ir pietiekoši spēcīgi, lai mūsu planētas ekosistēmu pavērstu kā ieroci pret mums? Ir tik daudz pierādījumu, ka mūsu pasaule tuvojas norietam. Mums ir savādas laikapstākļu maiņas, polu nobīdes. Ir skaidrs, ka esam vienu soli no iznīcības. Vai ārpuszemes dzīvības formas gatavojas iznīcināt dzīvību uz šīs planētas? Par NLO novērojumiem bieži ziņo īsi pirms dabas katastrofām. NLO eksperti apgalvo, ka novērojumu skaits pieaudzis mēnešos un nedēļās pirms 2011. gada zemestrīces un tsunami, kas noveda Japānas salu uz nekontrolējamas kodolkatastrofas sliekšņa. Vai šie incidenti atklāja citplanētiešu darbības tumšāko mērķi šeit uz Zemes? Un vai mēs varam izdzīvot, ja pat māte daba ir atkarīga no citplanētiešu žēlastības? Jūs skatījāties Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.